2025. gada Pantraka sezona ir sākusies jaudīgi un reizē arī baigi augsti. Šodien, 12. aprīlis, esam Ventspilī Reņķa dārzā, kur atklājām 34. Pantraku. Jaudīgāko Pantraku Latvijā. Ja tev patīk Pantraki, brauc uz šejieni, jo šeit ir pirmais Pantraks Eiropā ar tuneli. Jo Ventspils Pantrakā ir tiltiņš, te ir soliņš, kur pačulot. Pantrakā ir atrodami dažādi strīta elementi. Ventspilī ir Pantraka galvenā trase. Un man aiz muguras ir Pantraka mazā trase. Reņķa dārzā ir arī trešā velo trase, BTA Veloziņas. Šāda trase nav Kopenhāgenā, Parīzē, Oslo, Stokholmā un citur. To vienkārši zinām. Šādā komplektācijā ar tādu BTA Veloziņu 2-līmeņu trasi. Šo kvalitāti, kādu ir izpildīti, tas ir jaunīgākais projekts pasaulē šādā pieslēgtas velo parkiņā. Tāpēc tas ir vienkārši leģendāri. Es ceru, ka šī paudze, kas brauks uz šo trasi, no sākumā Pantrakiem un tā jau, protams, uz Olimpiādu. Paldies, apsveicu un pintāt jau visus braucējus un tie, kas vēl nebrauc, laipni lūdzu, mācīties braukt. Eiropā ļoti viennozīmīgi un pasaulē ļoti zināms cilvēks. Paldies Ventspils pilsētas pašvaldībai, uzņēmumam V-Build Parks, uzņēmumam Velo Solution. Nevar sagaidīt, kad šeit uzņemsim sacensību. Tiekamies trasē!